šodien mums pārsvarā ceļā aiziet. Distance nav liela, kas jānobrauc. Mums bija kaut kā 300 km jātiek līdz Polijai. Arī mums tāds pusdienas pārtraukums būs, apstāsimies krūtākajā vietā, kur cepelīnus dod kārtīgus rietumā. Aiztuvīti saucās pie Žīdenes. Žīdenē visi. Pasties, kas cilvēki klausies. Mašīnas kārtīgi te sastājušās. Mēs esam sasnieguši savu vietu. Šitiem? Jā. Mums ir apmērs. Drausmīgs Vienam šitā. Vienam porcija. Mēs jau zinājām. Saule iet uz rieta pusi. Meklēsim mēs pikniku vietu. Atradām te tajā aplikācijā Park for Night pikniku vietu netālu no meža. Mums jau tagad galvenās vietas, kur nakšņot ir tur, kur suņiem forši. Suņiem, kur forši. Šitiem te. Jā. Mazurīšiem. Griežamies nolas. Vieta. Te gan cilvēkiem ir jau vēl spēj. Mēs jau vajag dziļā mežā tam nebīsim. Vienīgi atteikt cerēt, ka tas vakar neviens nepalīdz. Atcerēsim, jā. Kas notiek, ja mēs te pagriežam degunu šita iekšā? Šeit. No tā, 27. aprīļa vakars esam netālu no Suvalkiem, Polijā. Tāda piknika vieta caur Park for Night atradām te. Viki jau paēda. Es gāju apstīties, kas citur notiek. Kori tagad kaut ko ēd vēl. Nu, mēs te drusku papiknikosim. Nu, re. Mūsu pirmais pikniks Polijā. Pirmais pikniks Ārzemēs, jā. Nu ko? Lai mums forši brauciens. Ārā saulīt norietēja, palika vēss, nācām iekšā. Turpinām mēs savu vakariņošanu. Te ieskats, kā mums te izskatās, mums ir galdiņš. Tāds grozās viņš. Noskroļi nost, nolikt maliņā, tad uztēties. Tur sauli. Te mums ir vēl viens ekstra leduskapīts, zem kura apakšā ir kondicionieris. Kā būs vajadzīgs ir tā jau. Ūdenskānu, ko iet dušā. Tur ir duša faktiski iepakotais stūrī. Kaut kad mēs jums parādīsim, kā viņi darbojās. Un tā mēs te mīlenīgi savā kempervānī. Tāda ir. Rozīt. Labrīt, 28. aprīļa rīts. Mēs ar Viku esam izskrējuši ar divriteni pa Polijas mežiem. Un Vika vienu brīdi dzinās stirnai pakaļ. Tad mēs alni redzējām. Nu, daudz ir tās dzīvības, daudz ko ieraudzījām. Jā. Pat alni tu redzēji, Vika. Kāds Latvijā. Mums katru dienu Kurzemes pusē virsū neskrien. Dodamies mēs Varšavas virzienā. Esam pie Elkas. Iebraucām Elkā, ielējām čičiņu lētāku degvielu nekā citur. Vispār kaut kur viņiem ir ap eiro 49,50 €.
ja mēs pārēķinām no zlotiem, tad tagad mēs ielējām laikam pat cik, pa €44. Nu, redzēs, kā nofilmēsies. Stikls viss ir ar kukaiņiem, bet, nu, šis ir tas slavenās ribas, kas ir Varšavai cauri braucot. Tā kā mēs jau esam Varšavā. Esam Polijā. Netālu no... Jā, vēl puiši jāpabrauc līdz Katovicei. Mēs tagad pastaigājamies ar suņiem pa mežu. Te kur Vikiņa. Un mums ir kaklas siksniņas tāds, lai mēs tumsā varētu redzēt. Kora! Kora! Re, kur Kora ir. Zaļa, Vikai balta. Labrīt, 29. aprīļa rīts. Rīts sākās ar rīta darbiem, mums tā naktsmītne nebija tāda baigi foršā, jo tad to mežu bija izcirtuši, kur mēs bijām plānojuši būt. Nu ko, rīts sākās ar rīta darbiem. Sakrāmējamies, savācamies. Un, protams, ir jāsāk diena ar to, ka nomazgā logu šodien taču. Mums daudz kaut kas jāfilmē atkal pa ceļam droši vien. Kukaiņi pa pilno ir. Tā kā loks kārtīgi jānoberzē, lai diena forša ir. Izskatās, ka šodien būs foršs laiks, jo no rīta jau ir diezgan silts, saulīte spīd, neviena mākonīša nav. Tā kā mēs esam dienvidos. Esam piestājuši vienā mopā. Mops tā ir tāda pieturvieta, kur var atpūsties, nomazgāties, pat ir duša. Mēs arī iesim dušā tagad. Jā, pusdienas mums gatavas ir, redz, mūsu virtuvītē. Brokastu pusdienas. Nu, re, tā mēs te uzēdam brokastu pusdieniņu. Tā foršā mopiņa. Ņems, ņems. Labu apetīti. Mēs te laižam pa foršajiem Polijas ceļiem. Pasties 3 joslas uz katru pusi. Ilti, moderni, Silēzija, rūpniecības rajons Polijas. Nu, mēs jau atrodamies Čehijā. Braucam pa Čehijas bāni. Samaksājām vienas dienas viniete 210 čehu kronas. Viņiem tagad ir parādījušās vienas dienas vinietes. Kādreiz bija tikai 10 dienas. 10 dienu viniete arī ir. Tā maksā 290 kronas. Tuvojamies mēs strauji Austrijas robežai. Mums jau kalni parādās. Salējām vēl bišķi degvielu pa €2,8. Visticamāk, ka tik lēti jau mēs vairs nekur nedabūsim. Jā, pēc kā te ezeri. Uzpludināti. Pasmuko. Sastapās līciņus. Tāds tā kā saliņas. Mēs esam braukuši vienmēr tajā. Jā. Tā baznīciņa interesanti tur. Nu, viņi faktiski uz salas ir, jā. Mēs tagad pabrauksim garām ļoti skaistai Čehijas pilsētiņai Mikulova, kas atrodās uz faktiski Austrijas robežas. Mēs tur esam jau bijuši, izstaigājuši, arī pusdienas ēduši. Tā kā šoreiz mēs vienkārši pabrauksim garām. Skaista pils. Tagad iebraucam Austrijā. Robeža kā parasti nekāda. Es eju pār robežām paceltu galvu. Jābūt vinietē ir. Viniet mēs nopirkām. Ir uztaisījuši, jā, ka te vinietes vēl var nopirkt, ja kāds nav pamanījies. Jā. Patīkami skati braucot pa Austriju. Saka, labti lauki. Vīnogu lauki visapkārt.
nost un tagad pa maziem Austrijas celiņiem, caur mazām Austrijas pilsētiņām. Dodamies Austrijas Vikienē iekšā. Un tad skaisti Austrijas lauki. Zīrgi redz ganās. Augšā nākošais mazais ciematiņš. Blumentāl. Ziedu pilsētiņa. Atkal baznīciņa, protams. Braucam mēs labi. Zaļš smaidiņš mums bija. Ievas ziedi redz. Vienā vietā redzējām arī ceriņi jau sākuši ziedēt. Mēs iebraucam pilsētiņā Ebentāle. Protams, baznīca. Kā tad bez tās Austrijā? Nu re, atradām Kemperštelplats. Un šitas mums ir tas Kemperštelplats, vai? Es te tā nesaprotu. Jā. Tur elektrība, tolets te nav nekur. Nu, vieta izrādījās vienkārši baigi foršā. Te pat ir blakus tie sporta laukumi. Un te redz ir elektrība ar kodu, kas faktiski piezvanot tur dabūt kodu, atslēgt to kasti vaļā. Nu, mēs te pat esam noparkojušies. Jā, asfaltāts laukums liels. Tur ir arī tajā kastē iekšā ir ūdens. Es saprotu, ka viņš ziemā apsildās, ka tad arī ziemā var dabūt, bet ir ārā krāns, ir 2 miskastes. Nu, toleti gan nav te, ja? Bet nu, mums jau ir pašiem savu līdzi. Tā kā notiesim ar suņiem pastaigām bišķi. Tā, nu mēs ar abiem suņiem ejam pastaigāties. Ejam uz priekšu, jā. Ejam uz priekšu. Jā, te ir tāds tā kā zemes ceļš. Traktors aizbrauc. Kaut kāda zemīte blakus apstrādāt ir. Tur malciņi sakrauta. Tādās grēdās. Iziesim pastaigāt. Suņi pelnījuši visu dienu nobraukušies. Pelnījuši pastaigāties. Labrīt! Trešdiena, 30. aprīlis. Mēs esam Austrijā. Skrienam. Kā arī skrienam. Mēs ar suņiem esam rīt skrienā Austrijas pilsētiņā Ebentāle. Dodamies prom no Austrijas pilsētiņas Ebentāles. Nu, izbraucām no tās Ebentāles ārā. Skatos, Google karti rāda man maksimāli atļautais ātrums 100 te ir. Vālē, nu? Jā. Šaurs celiņš mums te, man liekas, tā ātrāk, mums varētu būt 90. Man jau būtu, ka mēs te padzīvot, kad pasties, kur te nafta ir. Jā, nafta. O? Tas gan interesanti. Pasties. OMV. Vai lielie. Nu, pilni īstenībā tā Austrija ir ar šitiem lielajiem. Tieši tie lielie, mums vairāk ir tie mazie. Jā. Vējas pārnes, šitie lielie ir. No kreisā pusē pasties pilns ir viņai. Pilns līdz priekšā. Dievs, tu pilns visi. Esam Vīnē. Šobrīd laižam cauri tunelim. Pēc kartas priekšā rādās tāds sastrēgums. Tie tuneļi jau ir, lai atvieglot satiksmi, nevis lai braukt cauri kalnam. Pa visu iet dzelzceļi un citādas visādas autoštrāses. Jābrauc mums uz 60 ir. Teica Visockis, ka tuneļi ir labāki par koridoriem, jo koridori beidzās ar sienu, bet tuneļi izved gaismā. Braucam pāri Donavai. Jā.
Porsche Cabrio. Carrera. Cik ārā grādi? Ārā 23. Re, tā jau var braukt ar kabrioli. Satiksmi liela. Braucam mēs uz to pili, kas Google brīdināja, kad būs slēgta, bet skatīsimies. Mums jau to pili iekšā varbūt ne tik daudz, kā tas par. Mēs esam pie tās Lihtenšteinas pils, kas ir pie Vīnes. Tas tāda forša parkvietiņa. Mēs atradām labu vietu. Šodien nav daudz cilvēku, jo pils ir slēgta. Tad mēs atradām foršā vietā galdiņu suņu. Uzēd savu našķīti. Tad mēs uzēdīsim arī kaut ko višķi. Te, pa diviem. Jā, paldies. No šiem aliņš pa ceļam jāpaņem. Bezalkoholisks. Nu jā, 0 lītes. Kozels bezalkoholiskais. O taisni interesē, kozels vispār laba alus šķirne. Čehu. Jā, un kāds tad diezgan bezalkoholiskais? No latviešu bezalkoholiskiem mums vienīgais Užaus garšo, bet par šitiem mēs vēl nesenam. Ne tā, Nelemt, jā. Uz kālus. Nav slikts, jā. Restorāns visforšākajās vietās. Un viesnīca arī. Viesnīca ar labiem skatiem. Jā, ejam pastaigāties. Pa. Elfrīdas Otes promenādi. Nu, te redz speciāls laukums izrādās, ka ir, kur ar suņiem var staigāt. Un te pavarās arī skats uz to pīli. Iespējams, ka būtu interesanti arī viņu izstaigāt, bet izstaigāt pili var tikai gida pavadībā. Pati pils ir uzcelta 1130. gados. Man liekas, ka diezgan ātri viņi tika uzcelta kaut kādos 9 gados. Un dažādās rokās viņi gājusi no vienām rokām otrā, bet kaut kādos tur gados viņi iegādājās Lihtenšteinas prinču ģimene. Un kopš tā laika viņi jau vairāk kā 200 gadus ir Lihtenšteinas prinču īpašums. Un te blakus tai Lihtenšteinas vecajai rumāņu pilī, te redz, mums ir kaut kāda šitāda te jaunāku laiku pils. Aiziem pastīties, kas te ir. Smuka pils augšā, tur tāda barerefi. Nu, kā sapratām, rakstīts bija, ka tā ir senior rezidence. Lihtenšteinas pils senior rezidence. Nu, tad, kas tad saprot, tas ir pansionāts ķipā. Austrijas senioriem biezajiem. Nu, te vēl blakus skats uz to pili. Dodamies Grācas virzienā, sameklēt sev naktsmāju netālu no Grācas. Braucot pa Rātīgi, šķērso vairākus kalnu krēgus. Tostarp Samerīgas kalna apvidus slavens ar Samerīgas pāreju un vēsturisko Samerīgas dzelzceļu, kas ir UNESCO pasaules mantojuma objekts. Fišpaskara Alpi, daļa no Austrijas priekšalpiem, atrodas netālu no Brukstundbergu. Tuvā Grācai Grazerberglati, Grācas kalniene. Tālāk. Nu re, tagad jūs arī zinat, kas tie pa kalniem. Nu, turpinam braukt uz Grācu. Pa laikam šitā, nezini, viadukti pāri gravām iet. Nevis upēm. Nevis upēm, bet celstiem. Mēs tagad te braucam pa līkumiem, rekur te. Ir. Mēs braucam Alpos pa Alpu ceļiem. Ceļi ir Alpu visādā ziņā. Alpaini draugi. Mēs te piestājām vienā kalnu ciematiņā pie spāru veikala. Vēl mums vajadzēja kaut ko nopirkt, lai mēs varam spārģeļus uztaisīt. Tas te pa stāvu Tā. nobraucienu. Tas parkformēt mūs ievedīs. Galvenais tikt ārā no turienes, ja gadījumā kas. Aha. Cik tev jābrauc ir šita 9 kilometri?
Nu tāda kalna nogāze. Gandrīz, es tev pateikšu, bija nobrauciens pēc 45 grādu. Nu, laikam tik traki nebija, ne? Bet, nu, 45 grādi nebija, bet bija diezgan stāvi. Kalnu pašu redzēt nevar. Riteņbraucēji. Jā, viņi vēl pa tiem šauriem ceļiem iemanās tā, nu kas te mums ir? Mēs varam jogurtu. Jā. Uzbraucām kalnā augšā. Kalnā lejā? Tagad brauksim atkal kalnā lejā. No kalnā lejā. Uzbraucām uz bišķiņu labāka ceļa. Tur pa baznīcu, ne? Tur pretī? Šitā blakus. Šitā? Jā, interesanti. Arī cik te smuku pasties? Jā, ritīgs skaisti. Par smuko? Skaistums ne tajā Austrijā. Austrijā laiž lejā pa 14% slīpu. Jā, tur tā labāk ar abām rokām. Iedomājies. Kur mums jābrauc? Man liekas, tā kamera tā īsti jau nerāda to slīpumu. Kā mēs te braucam? Mēs manējām pa lielām strāsēm te atbraukt. Vai ne? Pa šito, piemēram. Jā, bet viņam, ka vāzi mums speciāli domāja, vai ekskursija viņiem, ekspedīcija, Austrijas kalnī. Tagad jau šitas ir normāls ceļš ārprāt. Redzēsim, ka vieta attaisno šito braucienu. Jā. Tie ir kaut kādi augļu kociņi. Nē, tie ir augļu koki, man liekas, āboli vai nebija. Nu, ceļš ir ekstrēms, tiešām vārdi vistiešākā nozīmē. Tā kā ļauju ceļš ir. Kā mēs būtu izmainījušies, ja būtu... Es nezinu, te kādam jābrauc bija apmēr. Oi, kur mēs kalnā esam, redziet, kādi te skati. Es pat maz nezinu, cik mēs augstiem. Tests labs ir priekš šitāda Itālijas brauciena. Jā, ja tā padomā. Pat interesējies, tad mēs neizslēgšu ārā kameru, lai mēs redzam, kur ir tā diženā pieturvieta. Šitā? Šitā ir tā diženā pieturvieta. Nu, tad mēs esam atbraukuši uz to vietu, ko Park for Night ieteica nakšņošanai. Nē, nu teoretiski, faktiski te var arī palikt. Bet nu, mēs esam ceļa malā, un ja jūs domājat, ka šitas ceļš, kas iet pa 14 grādiem augšā lejā un līkloči, ka pa viņu neviens nebrauc, tad tā nav taisnība, jo te brauc mašīnas, te brauc velosipēdisti, te brauc ritīgi busiņi. Mēs tā knapa vienu samainījāmies, ja jūs stāvaties priekšā, kas te notiek, šita jāsamainās ir. Nu, un galvenais, ka tāds skats nav baigi tāds foršais. Mēs tā domājam, ja nu būtu tas skats tāds labs, ka mēs varam kaut ko redzēt tur forši, nu tad tā, bet te vēl ir jāizdomā, kā mēs tiksim no šejienes ārā. Mēs iebraucam Grācā, izrādās. 3 km/h. Varēja jau kāds ielikt kādu atsauksmi vismaz. Tāpēc tas bez mums nebija tāds nejēga, ka te braukt. Vai?
jau izmainīties nevar. Šitā ir Grāts, iedomājieties, ja? Skola. Nē, bērni. Jā, nu te bērni. Tā, tur pa smukoptums. Nu, redziet. Ceļš, pa kurs ir autobusi Grācā. Sabiedriskais transports. Jā. Autobusu pietur, redziet, ir. Nu, bet paliek ceļš jau bija šī platāks, nav jau tik traki. Tas jau ir lielceļš. Nu jā, kādi tie ceļi tur bija. Braucam pa Grācu. Atradām vienu variantu nakšņošanai, tad apstīsimies, kā mums sanāks tur. Tad nu laimīgi pēc lielas braukāšanas esam nokļuvuši vienkārši saucamajā Rastplats. Ne speciāla vieta busiņiem un ar piekabēm, un tāpat galdiņš blakām ir. Nu, suņiem nav īsti daudz, kur pastaigāties, bet nu, tad mēs rīt iesim no rīta uz Grācas parku. Tā kā šonakt nakšņosim šeit.